Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saugāns. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps joprojām cer panākt vienošanos par mieru Kijivas un Maskavas starpā. ASV valsts sekretārs Marko Rubio šodien izteicās, ka Trumps nākamnedēļ domājams tiksies ar Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski, kurš savukārt intervijā britu telekanālam Sky News izteicās, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins meklējot veidus, kā izkļūt no politiskās izolācijas un cenšoties apmānīt ASV prezidentu, lai aizkavētu jaunu sankciju ieviešanu. Pagājušajā mēnesī Itālijā aizturētais Ukrainas pilsonis, kurš apsūdzēts par 2022. gada Nord Stream gāzes cauruļvadu sabotāžu Baltijas jūrā, ir jāizdod Vācijai. Tā šodien nolēma Boloņas tiesa. Vīrietis, kas identificēts kā Serhijs K., noliedz savu piedalīšanos sprākstvielu novietošanā uz cauruļvada. Viņš spriedumu par izdošanu pārsūdzēšot Itālijas augstākajā tiesā, tā vismaz apgalvo viņa advokāts. Izraēlas armija šonakt pēc ilgas bombardēšanas un gaisa triecieniem sākusi sauszemes spēku uzbrukumu Gazas pilsētai. Par to raksta Izraēlas un arābu prese. Spānija boikotēs nākamā gada Eirovīzijas dziesmu konkursu, ja tajā piedalīsies Izraēla. Tā šodien paziņoja sabiedriskā raidorganizācija, kas izraugās konkursam šīs valsts pārstāvi. Nīderlandes un Īrijas raidorganizācijas paziņojušas, ka boikotēs nākamā gada Eirovīzijas dziesmu konkursu, ja tajā piedalīsies Izraēla. Ar līdzīgiem brīdinājumiem nākusi klajā Slovēnija, bet Beļģija šādu soli vēl apsver. Latvija iesaistīsies Somijas vadītajā civilo patvērtņu koalīcijā. Tā sniegšot atbalstu Ukrainai un vienlaikus stiprināšot Latvijas civilās aizsardzības sistēmu. Tā vakar preses konferencē norādīja Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs pēc tikšanās ar Somijas prezidentu Aleksandru Stubu. Šī iniciatīva ir svarīga ne tikai Ukrainai, bet arī mums pašiem, jo ļaus mums mācīties no Somijas un Ukrainas pieredzes patvērtņu attīstībā, uzsvēra Latvijas prezidents. Pasažieru pārvadātāju protesta akcija "Viena stunda bez sabiedriskā transporta" šodien ietekmēja ap 165 reģionālo autobusu reisiem un līdz 5000 pasažieru. Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš norādīja, ka direkcija protesta akcijas laikā sekoja līdzi situācijai autoostās un cilvēki bijuši neapmierināti. Direkcija analizēšot visus reisus, kuri kavējās un netika izpildīti, kā arī piemēros sodus. Protesta akcijā piedalījās arī Sijā Daugavpils autobusu parks un akciju sabiedrība Rēzeknes autobusu parks. Vēl par transporta tēmu. Sijā Rīgas satiksme šo sestdienu, 20. septembrī, 2. trolejbusu parkā atzīmēs Eiropas trolejbusu dienu. Tā notiek Eiropas mobilitātes nedēļas laikā. Rīt, atzīmējot Daugavpilī dzimušā mākslinieka Marka Rotko 122. dzimšanas dienu, viņa meita Keita Rotko Prizela sniegs publisku lekciju par tēva radošo mantojumu un dāvinās muzeja krājumam 2 Rotko oriģinālu zīmējumus. Svētku norises sāksies 16. ar Ivo Folkmaņa veidota Rotko krūšu tēla atklāšanu muzeja vestibilā. Šis bronzā veidotais skulptūrālais portrets ir Rīgas ebreju kopienas dāvana Rotko muzejam. Tās tapšanu finansiāli atbalstīja Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds. Savukārt 26. septembrī 15:15 Rotko muzeja koncertzālē notiks pianistes Lienes Nitišas solo koncerts. Tajā savīsies 3 gadsimtu krāsas un noskaņas no Baltijas klaviermūzikas pērlēm līdz pasaules klasikas vērtībām. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Koncerta izskaņā 16:00 Rotko muzeja 2. stāva galerijā tiks atklāta 21. starptautiskā glezniecības simpozija Marka Rotko 2025 noslēguma izstāde, atrādot 9 valstu mākslinieku veikumu, kurš tapis 2 nedēļas garā radošā rezidencē Rotko muzejā. Kā jau minēju, tas notiks 26. septembrī, sākot ar 15:15. Sestdien, 20. septembrī no 10:00 līdz 14:00 Daugavpils cietoksnī notiks tradicionālais krāmu tirgus. Tajā daugavpilieši un pilsētas viesi varēs izbaudīt īpašo cietokšņa atmosfēru un atrast dažādus interesantus priekšmetus. Studijā bija Juris Saugāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Jā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio